Šodien Vīgju ziņās sniegsim nelielu padomu olimpiešiem viņu startos, nobaudīsim simbolismu pildītu aizjūras augli un taujāsim par kārtējo stereotipu, bet sākumā iepazīsimies. Jau vairāk par 5000 gadu cilvēkam līdzās aug un ar saviem augļiem to baro Vīgas koks. Klimatiski tam tuvāk ir Vidusjūras valstu, Turcijas, Itālijas un Grieķijas sadzīves apstākļi, un līdz lietainējai Baltijas valstu klimatiskajai joslai nonāk pārsvarā žāvētā veidā. Teiksiet, auglis un auglis, tādu ir simti. Tomēr tieši Vīgiem ir īpaša loma pasaules olimpiskajā kustībā, un tas jau ir intereses vērts. Tā jau no olimpiskās kustības pirmsākumiem tieši Vīgas Vidusjūras valstu sportistiem palīdzēja ne tikai cīnīties ar zarnu trakta parazītiem un būt formā uz startiem, bet arī aktivizēja spēku, mazināja nogurumu, stiprināja nervu sistēmu un uzlaboja garastāvokli. Tāds kārtīgs olimpieša paēdiens. Par Latvijā sastopamajām vīgiem kultūrvēsturnieks Valentīns Lukaševičs. Latvijā savvaļā vīges neaug. Botāniskajos dārzos, oranžērijos var pamēģināt arī mājā izaudzēt, bet augļus dabūt, laikam tas tomēr ir absolūti neiespējami. Tādēļ, ja mēs gribam vīges augļus izbaudīt, visbiežāk mums jāiet ir uz veikalu, uz tirgu, un tur mēs varam nopirkt žāvētas vīges. Iekšā ir, tūlīt paskatīsimies, jābūt daudz sēkliņu. Jā, mēs redzam sēkliņas tur ir iekšā, žāvētas vīges, un es domāju, ka tas laikam ir arī ļoti garšīgi. Lai netraucētu olimpiešu startiem, pašu vīgas koku meklējām tuvākā apkārtnē un nonācām Nacionālajā botāniskajā dārzā. Vīģe faktiski mums ir Vidusjūras reģiona augs un droši vien viens no tiem vēsturiskajiem augiem, ko mūžīgi piemin arī Bībeles sakarā. Ja kādreiz atcerējamies, seno meistaru gleznas, kur cilvēki tika attēloti kaili, Ādams un Ieva, ja? Tad viņiem dažu labu ķermeņa daļu aizsedza ar vīģes lapu. Vīģe neapšaubām ir viena no nozīmīgākajām vēsturiskajām pārtikas kultūrām, jo gan svaigā, gan žāvētā veidā viņi bija ļoti tāds bagātīgs ogļhidrātu un arī vitamīnu avots. Ja antīkā pasaulē senie atlēti ēda vīges pirms olimpisko spēļu startiem, lai uzlabotu izturību un spēku, tad Baltijas klimatiskajos apstākļos žāvētie vīges augļi vairāk tiek uztverti kā saldēdieni pie tējas. Pētniecību veids kultūrvēsturnieks Josifs Ročko. Kāda ir vīģu garša? Cik man ir zināms, vīģu garša ir salda. Un daudziem cilvēkiem tā arī garšo. Garšo pie tējas vai vienkārši var tā, kā saldumu ēst. Man patīk. Salda. Man garšo vīgis. Vīģu garša ir ļoti salda, pat teikt varētu arī salkana. Garšo, ļoti garšo, varētu vēst konfekšu vietā. Turpinot domu, Josifs Ročka lūdza pastāstīt, kāds tad tas vīgis koks izskatās un ar visu lapu. Kādas ir vīges lapas, kur tas redzetas? Neesmu redzējusi. Vīges lapas varētu būt lielas. Pēc garšas, manuprāt, tās varētu būt rūgtas. Bet redzētas, varbūt televīzijā, filmās. Tagad jau, atskatoties uz aizvadīto olimpiādi, novēlēsim mūsu atlētiem un to treneriem izmantot vēsturisko materiālu un mācības, jo daudzus gadsimtus olimpiskā triumfa laurus ir plūkuši Vidusjūru valstu sportisti. Tā, kautrīgi noklusējot, mums ziemeļniekiem par brīnišķīgām vīģēm un to īpašībām. Piebildīsim, ka mūsdienās zinātnieki ir izpētījuši, ka žāvētās vīges ir tikpat bagātīgi pildītas ar minerālu vielām un citiem labumiem kā svaigās. Vīges koks dod augļus 2 reizes gadā. No vīgiem gatavo ievārījumus un džemus. Protams, ēd svaigā veidā, pie dažādiem ēdieniem un pat konservē. Kāda tad ir patiesā vīges garša, pēc kuras tiecas ne tikai olimpieši? Žāvētu vīģi droši vien, ka veikalos mēs jau visi esam noprovējuši, ja? Svaigas vīģes garšu faktiski nav iespējams izstāstīt, jo tas, kas pie mums ir veikalos, tā vīģe pieder pie tām unikālajām kultūrām, ko
ko faktiski tu vari viņu nobaudīt tikai tur, kur viņa aug. Ja viņa ir puszaļa novākta, atvesta, saldētavā glabāta un veikalā vēl nostāvējusi, tad no tās garšas faktiski nav nekas. Es atceros, ka es biju uz Jaltas botaniskā dārza jubileju Krimā, un tad es Simferopolē nopirku Krimas vīģes. Ziniet, to garšu nevar salīdzināt ne ar ko. Tā kā vīģes garšu izstāstīt nevar, viņa ir jānogaršo, un viņa ir jānogaršo tajā reģionā, kur viņa tik tiešām aug uz vietas.